Šodien mēs dodamies pie pirmā speciālista, sporta psiholoģis Agits Ābels. Raidījumā runāsim par vecāku lomu bērnu sportiskajās gaitās. Nedaudz šodien diskusija par sporta psiholoģiju, par tiem psiholoģiskajiem aspektiem, kas ir ļoti svarīgi bērnu sporta veidos. No cik gadiem vajadzētu uzsākt sportot, no cik gadiem vajadzētu uzsākt piedalīties sacensībās, kad tas būtu ieteicamāks un vēlamāks. Ja mēs runājam par sporta darbības uzsākšanu, tad jāsaka tā, kustība aktivitāte kā attīstošais faktors ir nepieciešama ikvienā brīdī, jau tūlīt no dzimšanas, varbūt pat vēl vairāk, vēl kad māmiņa tikai gaida un ir cerībās. Kustēties dažādi, daudzveidīgi, kustēties un darboties ar priekšmetiem, tā skaitā ar bumbām, ar aukliņām, ar daudz ko citu, bet vienmēr ir jāatcerās, ka mēs iegūstam individuālo pieredzi, arī pozitīvo attieksmi vai negatīvo attieksmi, caur to, kā mums kādā darbībā ir veicies. Tātad, vecākam būtu jābūt tam, kurš atbalsta, seko, kā darbojas bērns, pasargā no ļoti lielām traumām. Tajā pat laikā atļauj arī kļūdīties un iedrošina, ka kļūda nav gala rezultāts, bet kļūda ir tikai normāls darbības procesa elements, sastāvdaļa. Tātad, kļūdu gadījumā, nelielu kļūdu gadījumā mēs gribam atbalstu, mēs gribam iedrošināšanos, un tas bērnam ir ļoti vajadzīgs. Savukārt, pasargājošā funkcija, ko vada gan treneris, gan arī vecāki, būtu saistām ar to, ka izvairās no nopietnām traumām, izvairās no nopietniem veselības traumējumiem. Kad vajadzētu sākt darboties sacensībās? Šeit komandas sporta veidos laikam ieteicamākais vecums būtu tad, kad bērns ir psihiski nostabilizējies, kad viņš ir sajutis savas spējas, kad ir apjēdzis un sapratis savus mērķus, grib sevi pārbaudīt, un arī tad šiem te pirmajiem sacensību momentiem ir jābūt ar rotaļu elementu. Laikam ieteicamākais vecums būtu kādi 8, 9 gadi, bet bez pretenzijām uz augstiem rezultātiem. Kāpēc? Pirmām kārtām ikvienam vecākam derētu atcerēties, ka bērns nav pieaugušais miniatūrā. Lai arī cik mēs redzam savos bērnos savas dzimtas turpinājumu, tomēr ir jāsaprot, ka ir patstāvīgs cilvēks, viņš patstāvīga personība ar savām vērtībām, ar savām attieksmēm, ar savām pozitīvām, negatīvām emocijām un arī ar savām dzīves vēlmēm, ar savu attieksmi pret konkrēto vidi. Otrām kārtām ir jāsaprot, kas tad būtībā ir izvērtēts kā galvenais. Piedaloties sacensībās, mēs sevi pārbaudam, mēs uzdodam jautājumu, cik labs es esmu, uzdodam jautājumu, vai es varu kaut ko sasniegt. Tāpat laikā arī neveiksmēs mums zūd pašapziņa, zūd ticība sev, redzam, kā citi varbūt arī nosoda šo te mūsu kļūdu vai neveiksmi. Tātad tas jautājums ir, kam tas ir vajadzīgs, vai bērnam izaugsmei, vai vecākiem sasniegumu apstiprināšanai, ja vienkārši, varbūt savu jaunībā nerealizēto ideju realizēšanai. Ja jau sacensību darbība ir, teiksim, 10, 11, 12 gadu vecumā, tad būtībā tas ir pusauģa vecums. Pusauģiem jā, īpaši ja jau kaut kādas prasmes ir sasniegts, ja ir kaut kāds tehniskās meistarības līmenis, viņiem ir vēlme atbildēt uz šo te jautājumu, cik es esmu spēcīgs, kādas ir manas spējas, ar ko es esmu labāks par pārējiem. Tāpat laikā komandas sporta veidos ir lieliska iespēja arī mācīties sadarbojoties uzvarēt. Jā, arī sadarbojoties pārcies zaudējums. Tātad nevis tikai es ar savu uzvaru savām prasmēm, bet es kopā komandā. Un šeit ir atslēga vārds komanda. Kāda ir pārējo iesaistīto spēlē, iesaistīto dalībnieku attieksmi? Kā treneris attiecas pret nelielām vai lielākām kļūdām? Kā vecāki attiecas pret to?
kļūdu izpildi, kā komandas biedri uztver kādu kļūdu. Līdz ar to šeit paceļās jautājums par pozitīvo vai negatīvo ietekmi, izejot no dominējošām, jeb būtiskākām, galvenām pārdzīvotām emocijām. Ir saprotams, ka kļūdas būs, un kļūdas būs visiem, arī augstu sasniegumu meistariem tās ir. Bet ir jautājums par to, kā pārējie attiec pret šo kļūdu, un kā arī pati personība spēj pārdzīvot. Ja ir šis atbalsts, ja ir iedrošinājums, tad kļūda tiek uztverta kā neveiksmīgs moments, kuru analizējot var pārvarēt un tālāk sekmīgi darboties. Ja kļūda tiek uztverta kā diagnoze, kā vērtējums, kā gala rezultāts, tad būtībā var iedzīt ļoti dziļā mazvērtības kompleksā, var iedzīt nepatikā pret sportu un daudzos tam līdzīgos emocionāli negatīvos pārdzīvojumos. Un vecākiem es ļoti ieteiktu vienkārši pavērot, kā notiek šī darbība treniņos, kā notiek darbības spēlēs, saprast, ka jebkurš no mums ir kļūdies, jebkuram no mums ir bijuši šie negatīvie momenti un iedomāties, ko tad tādā negatīvā pārdzīvojumā mēs gaidām no apkārtējiem. Vai vēl vienu nosodījumu, vai vēlreiz parādīt, cik tas ir bijis slikti, mēs laiku atgriezt nevaram. Bet mēs varam pieņemt šo kļūdu, izanalizēt, saņemt atbalstu un darboties tālāk. Ja vēlaties redzēt nākamo raidījumu pirmais, tad abonē mūsu kanālu.